Ordenis, kad pušo krūti, tad tik to tu īsti jūti. Jūti, jā. Kritiku par viņu sniegs atvaļināts bundzinieks. Tas ir Godmans. Nu jā, Zodmani. Es atnācu 13. janvāra piemiņas pasākumā, un ne tā, kā pasniedz mūsu Soros apmaksātie masmediji, kā Bukainis teikt kaut ko ņem un apdirš knābu, bet ir konkrēti. Ir 2009. gads un jautājums, vai mēs esam sākuši dzīvot labāk vai sliktāk? Atbildi. Pat statistika pasaka, esam sākuši dzīvot sliktāk. Tātad es esmu šeit, jo mēs tā gribam dzīvot labāk. Gribam. Un vēl viens personīgs moments no manis. Ir tā saucamie antiglobālisti. Ir Andris Orols. Un ir latviešu tāds izteiciens, kā nepateicīgs suns kožu rokām. Ir Ants Atols Berziņš. Cik pasākums viņš ir Andrim izvilcis? Cik pasākums? Ja nebūtu Ants Atols Berziņš, Andra pasākums būtu nulle. Un tāpēc es personīgi prasu prezidentam, prasu Saimai un prasu ministra kabinetām amnestēt Ants Atola Berziņu, jo viņš vienīgais reāli notiesētais tikai tāpēc, ka viņš neatzina, ka viņš ir vainīgs, bet viņš nelaupīja Latvijas balzām veikalu. Tie, kas laupīja veikalu, bet pateica, mēs esam vainīgi, tie ir brīvībā. Un tāpēc tas nav cilvēcīgi, vienkārši nav cilvēcīgi, ka viņš ir atrauc no ģimenes. Manuprāt, viņš uz doto momentu ir politiskais moceklis un ir latviešu tautas sirdsapziņa. Brīvība latviešu tautas sirdsapziņai.